Es esmu piedzimis un uzaudzis Latvijā. Daudz ko darījis, daudz ko neesmu darījis. Daudz ceļoju pa pasauli apkārt. Pa ekvatoru es esmu apceļojis ļoti daudz valstis. Principā jūra droši vien tā ir mīlestība no Latvijas. Jau no dzimšanas man jūra ir patikusi vienmēr. Tā man arī vilināja un tā man arī lika ceļot pa pasauli tik daudz, cik es ceļoju. Un tad kaut kādā vienā brīdī es aizbraucu uz ārzemēm ar turistu grupu, ar saviem draugiem. Man piederēja Diving centrs un turisma aģentūras. Vadāja cilvēks apkārt pa visu pasauli. Un vienā tādā braucienā uz Ēģipti, uz mazu ciematu, uz Dahabu. Kaut kā salikās tā, ka es paliku tur un biļeti atpakaļ vienkārši izmetu miskastē. Tajā laikā bija vēl biļets. Visi draugi man teica, ka es esmu sajūtas prātā, ko es daru. Bet bija izveidojusies tāda situācija dzīvē, ka laikam lielām pārmaiņām vajadzēja notikt manā dzīvē. Es biju nedaudz noguris no visas tās eiropeiskās ģenialitātes un vienreizīgumu, jo visiem mums te patīk būt ļoti, ļoti īpašiem un ļoti speciāliem un ļoti gudriem un ļoti zinošiem un ļoti visās jomās mēs esam ļoti. Es gribētu ieteikt visiem cilvēkiem paceļot, kam ir iespēja padzīvot ārpus Latvijas, un iespēja tagad padzīvot visiem ir jebkur. Bet varbūt tādā veidā jūs vairāk sajutīsiet to, kas ir dzimtene, jo es nekad nebiju tik ļoti tiecies uz savu dzimteni un tik ļoti popularizējis savu dzimteni cilvēkiem no visas pasaules. Es biju priecīgs, ka es varēju parakstīties zem visiem saviem darbiem, ka es esmu Horents no Latvijas, no Rīgas. Mēs dzīvojam tādā ļoti noslēgtā telpā. Liela daļa pasaules cilvēku dzīvo ļoti noslēgtā telpā, un viņi neiziet ārā no tās istabas. Tas tā kā dzīvnieki. Dzīvnieki var dzīvot brīvā dabā, un viņi var dzīvot krātiņā. Un mēs liela daļa dzīvojam tādā krātiņā, un mēs uzskatām, ka tā ir tā pasaule. Tāpat kā dzīvnieki zooloģiskajā dārzā, viņi jau nezina, ka ir pasaule ārpus tā. Viņi tur ir piedzimuši, uzauguši. Viņiem liekas, ka tā dzīvo visa pasaule, bet es iesaku cilvēkiem vienmēr paceļot, un tas dos jums tādu sapratni par to, cik pasaule ir plaša un cik pasaule ir dažāda. Un atcerieties par to, ka ne tikai Latvija ir mūsu mājas, ne tikai Eiropa ir mūsu mājas, ne tikai Baltijas valstis ir mūsu mājas, ne tikai šī planēta ir mūsu mājas, ne tikai šī planetārā sistēma ir mūsu mājas, ne tikai šis visums ir mūsu mājas. Es vienmēr esmu mēģinājis cilvēkus rosināt, padomāt plašāk, paskatīties uz visu to, kas notiek mums apkārt, kas notiek ar mums, padomāt par to, kāpēc mēs vispār esam piedzimuši, kāpēc mēs esam atnākuši šai pasaulē. Ēģipte, Dahaba, tā man bija tāda laba vieta, kuras varēja to pārdomāt mierīgi, lēnām, nesteidzoties. Un tad mēs nodzīvoju 5 gadus starp kazām, beduīniem, ar sev tuviem mīļiem cilvēkiem. Un tad vienā brīdī atkal tieši tāpat tā kā nobrieda revolucionārā situācija, lai es dotos prom no Latvijas, tieši tāpat vienā brīdī izveidojās situācija. Es sapratu, man jābrauc atpakaļ. Un tas galvenais mans mudinājums, kāpēc es atgriezos šeit, bija tas, ka es gribēju spēlēt cilvēkiem reggae. Reggae varētu būt tā mūzika, kas iedvesmo cilvēkus kaut kam labam, kaut kam pozitīvam, raudzīties nākotnē, saprast to, ka visi mēs esam brāļi un māsas, neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu ādas krāsa, kāda ir mūsu reliģiskā piederība. Tas viss ir tikai nieka un tāds kaut kas pavisam sīks un mazs. Kā saka Dalai Lama, tad visaugstākā no jebkurām reliģijām, kuras ir pasaulē, ir mīlestība. Augstāk par mīlestību nav nekas, jo tas arī ir jebkuras reliģijas pamatā. Es par savu dzimteni laikam tad
vismazākajā mērogā uzskatu Rīgu, jo es esmu rīdznieks, es esmu šeit piedzimis, es ļoti lepojos ar Rīgu. Es domāju, ka tas ir tas, uz ko mēs varētu balstīties arī nākotnē, atcerēties to, ka mēs esam pie jūras, ka mēs esam pie Daugavas, ka mēs esam osta, ka mēs būvējam tiltus no valsts uz valsti, nevis mēģinam viņus nojaukt. Es domāju, tas ir tas, ko mums visiem darētu atcerēties. Rīdziniekiem un, protams, arī visiem pārējiem Latvijā. Jā, vairāk mācēt priecāties, būt draudzīgiem, dzīvot kā brāļi un māsas visiem kopā. Apmēram tā.